Volejbola kluba Ventspils vēsture aizsākās 2009. gadā, un jāsaka, ka tas bija patiešām drosmīgs solis, jo augsta līmeņa volejbols Ventspilī nebija pastāvējis kādus 10 gadus. Nepilnus 3 mēnešus pēc dibināšanas komanda sāka savu pirmo sezonu Latvijas volejbola čempionāta 1. līgā. Interesanti, ka volejbola kluba dibināšanas idejas autors nemaz nav ventspilnieks. Tomēr Ventspils augstskolas bijušais students Matīs Skaņeps, kurš šobrīd arī pats ir komandas sastāvā. Sākām apzvanīt spēlētājus, kas varētu spēlēt. Mēs tepat ventspilnieki no Puzes pagasta Blāzmas. Mūsu treneris Ilmārs Vensbergs. Patiesībā viņš ir galvenais treneris, jā. Tā mēs arī entuziasti un tādu, kas ir no bērnu kājas spēlējuši to volejbolu, to mēs arī esam sanākuši kopā un spēlējam. Gribējās spēlēt Ventspilī. Es pabeidzu bakalaurs un nebija vairs, kur spēlēt volejbolu. Augstskolā vairs nevarēja spēlēt un bija jāveido klubs. Un kur tu meklēji savus komandas biedrus? Pazini jau viss, pārsvarā lielākā daļa ir augstsilnieki bijušie Ventspils augstskolas. Un tad jau uzrunāja viņus un tāpatās arī dažs students, kas bija no citām pilsētām sabraukuši, kas spēlēja volejbolu un būtībā no studentiem. Lielākā daļa sākumā veidojām no studentiem visas bāzēs. Komandas darbs laukumā lielākoties balstās uz entuziasmu. Treniņi notiek pēc darba un ikdienas pienākumiem. Dalība volejbola klubā Ventspils spēlētājiem nozīmē spēlēt savam priekam, jo neviens par to nemaksā, kā tas ir profesionālajā sportā. Tomēr tas nemazina motivāciju. Ir grūti, protams, savienot. Trenējamies otrdienās, ceturtdienās, gribētos jau vairāk pēc darba. Kāds ir nogurs, kāds netiek, un tā ir tāda savādāk. Tā nav tā rītā vakarā treniņa. Ir grūti, bet tas ir hobijs būtībā un tāda sirdslieta, un tad jau laika vienmēr atrod. Šobrīd komanda aizveda 2. apli Latvijas volejbola 1. līgā. Šonedēļ volejbola klubs Ventspils savā laukumā Ventspils 6. vidusskolas sporta zālē uzņēma principiālus pretiniekus Ziemeļkurzemi, jo abas komandas tabulas kopvērtējumā ir līderis. Spraigā cīņā mūsējie nepadevās un uzvara ventspilnieku rokās. Spēle bija ļoti smaga, bet emocionāli un ļoti principiāli, jo tomēr līderu cīņu Ziemeļkurzem 1. vietā, mēs esam 2. vietā, mēs viņiem 1. spēlē zaudējām. Tagad viņi atbraukuši pie mums un mums palīdzēja gan līdzjutēju atbalsts, kā redzējāt, bija diezgan daudz sanākuši. Un arī tas, kad spēlētāji noņēmās paši, un veiksme arī bija mūsu pusē šoreiz. Mērķi komandai šajā līgā ir visaugstākie. Jāiekļūst play-offos un jācīnās par 1. vietu, jo tad automātiski komanda nokļūst nacionālajā līgā, kas ir par 1 līgu augstāk nekā šī. Komandas treneris šo sastāvu uzskata par līdz šim spēcīgāko no visām aizvadītajām sezonām. Tāpēc arī tik augsti mērķi. To apzinās arī paši spēlētāji. Nākamgad gribam spēlēt nacionālā līgā noteikti. Kas ir jāizdara? Jāuzvar 1. līga. Lai veicās, paldies! Volejbola klubs Ventspils aicina ventspilniekus atbalstīt savējos volejbolā un sekot līdzi spēļu kalendāram mājaslapā www.vkventspils.lv. Gita Mārtiņsona, Marks Sumļennijs, Kurzemes televīzija.